Sveicināti Ventspilī, sveicināti visā Latvijā, visur, kur skatās jaunāko no mūsu pilsētas. Tojoties Ziemassvētkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka pieauga glābējiem izsaukumu skaits. Piemēram, vienā diennaktī UGD kopumā var saņemt pat 49 izsaukumus, bet laika posmā no 4. decembra līdz 5. decembrim Ventspilī 2 negadījumi. Gan Lielajā Dzirnavu ielā, gan Pētera ielā deguši konteineri. Nogurumus, pastiprināta sirdsdarbība, galvas reiboņi un citi simptomi var kļūt par liecību veģetatīvai distonijai. Simptomi, kas radušies pie šīm saslimšanām, ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Kas tā ir par slimību un kā ar to cīnīties, mans kolēģis sagatavotā sižetā, ko piedāvāsim kā nākamo. Veģetatīvā distonija ir simptomu komplekss, kas saistīts ar veģetatīvās nervu sistēmas darbības traucējumiem. Šī nervu sistēma kontrolē procesus, kas organismā notiek automātiski – elpošanas, asinsvadu un sirdsdarbību. Veģetatīvās distonijas ietekmē nervu sistēma nedarbojas pareizi un organismā parādās dīvaini un bieži vien biedējoši simptomi. Cilvēkam var bez kaut kāda ārēja stresa faktora parādīties somatiskas sūdzības, piemēram, pātrināta elpošana, sirdsdarbības traucējumi, pātrinās puls, paaugstinās asinsspiedes, parādās sāpes sirds rajona, krūškuvļa rajona, vēdera sāpes var parādīties. Tad var būt dažādi simptomi. Tas var būt viens simptoms, tas var būt vairāki simptomi. Saskaņā ar statistiku veģetatīvās distonijas simptomi sastopami vairāk nekā 70% lielo pilsētu iedzīvotāju. Starp cēloņiem min hronisku stresu, pārmērīgu nogurumu, fizisko aktivitāšu trūkumu un pat klimata apstākļus. Visi tādi emocionāli, psihiski traucējumi, tas ir ļoti tāds plašs jēdziens, tā ir biopsihosociālā modelis. To apraksta visus tos traucējumus, kas skar psihi. To ietekmē gan bioloģiskie faktori, gan psiholoģiskie faktori, gan sociāla vide. Tas ir tāds komplekss. Un kaut kāda šajā sfērā vai visas sfēras ir kaut kādas grūtības, tad var parādīties psiholoģiski, psihiski traucējumi. Protams, katra situācija ir ļoti individuāla. Kādam cilvēkam var būt kaut kāda predispozīcija, piemēram, ģimene, vecākiem bija tādi traucējumi. Protams, tas atkarīgs arī no cilvēka psiholoģiskiem faktoriem, kāds viņš ir pēc sava rakstura. Viens cilvēks kaut kādas grūtības pārvar ļoti labi, viņš ir tāds izturīgs pret stresu, cits cilvēks ir ļoti tāds jutīgāks, viņam ir grūtāk pašam tikt galā ar kaut kādu stresu, un tāpēc var parādīties kaut kādi psihiskas veselības traucējumi. Arī sociāla vide ietekmē mūsu pašsajūtu. Ir ilgstošs hronisks stress, protams, rodas gan trauksme, miega traucējumi, tur nomaks garastāvoklis, un vēl kaut kādi citi simptomi. Ir svarīgi saprast, ka veģetatīvā distonija nerada nāvējošu apdraudējumu, taču tā var nopietni ietekmēt cilvēka dzīves kvalitāti. Tāpēc ir vērts vērsties pie speciālista, kurš palīdzēs uzlabot situāciju. Piemēram, cilvēkam ir ļoti labs kontakts ar ģimenes ārstu, protams, viņš var uzreiz atnākt pie ģimenes ārsta, pastāstīt savas problēmas, grūtības, tad tālāk ģimenes ārsts nomenedžēs, ko darīt. Citi cilvēki nāk uzreiz pie psihiatra. Tie, kuri varbūt vairāk ir izglītoti, zina, ka ir psihiatrs, ka no psihiatra nevajag baidīties, labāk uzreiz turiet. Citi iet uzreiz pie psihologa vai pie psihoterapeita. Kā kurš izvēlās? Galvenā metode, kā cīnīties pret šo slimību, ir profilakse. Ārsti iesaka pievērst uzmanību dzīvesveidam. Veselīgs miegs, mērena fiziskā slodze un pastaigas svaigā gaisā palīdz samazināt slimības izpausmes. Jāseko līdzi, ko cilvēka ēd. Veselīgs uzturs, un, protams, fiziskā aktivitāte. Tas viss ir tādā balansē, viss ir tā kā ievērots, tad varbūtība, kā būs kaut kādas grūtības, protams, samazinās. Bet tas arī nenoliedz to, ka, ja visu to ievērot, nebūs kaut kādas grūtības veselība. Vienmēr var pastāvēt kaut kāds risks, ka kaut kas var atgadīties. Bieži vien cilvēki domā, ka es izdzeršu alkoholu, es nomierināšos, ātrāk aizmiegšu, viss būs labi. Bet alkohols dod tādu uzlabojumu
īslaicīgu uz to momentu. Ja? Un, ja lietot alkoholu regulāri, tāda veida, teiksim, tāda pašārstēšana, tas tikai padziļina cilvēkam to problēmu, ar kuru viņš sastapās. Viena no veģetatīvās nervu sistēmas traucējuma izpausmēm ir panikas lēkmes. Tās rodas pēkšņi, un cilvēki bieži vien nobīstās no šī stāvokļa, uzskatot, ka ir pienācis kritisks brīdis viņu dzīvē. Panikas lēkmes sākas parādās cilvēkam akūti, pēkšņi. Ja? Parasti nav kaut kāda provocējoša faktora, bet citiem cilvēkiem var būt kaut kāds stresa faktors, kas provocē panikas lēkmi. Tajā brīdī cilvēkam var būt visdažādākie simptomi. Elpas trūkums, liekas, ka es tūlīt nosmakšu, liekas, ka es nogibšu, parādās galvas reiboni, liekas, ka es nomiršu, man neviens neizglābs, sajūta, ka es tūlīt sajukšu prātā, ja, pātrinās sirdsdarbība, pātrinās puls. Ja. Bet tā lēkme ilgs dažas sekundes, minūtes, citiem varbūt pat līdz stundai varbūt. Ja. Bet vienmēr tā lēkme, tā arī saucas panikas lēkme, ka tā ir pēkšņa lēkme un tā pariet. Tajā gadījumā ātru palīdzību nevajag saukt, ja, jo no panikas lēkmes neviens nav nomiris. Veģetatīvā distonija nav tikai nervi un nogurums. Tas ir reāls stāvoklis, kas prasa uzmanību. Ir svarīgi atcerēties, ka pareizs dzīvesveids un stresa kontrole var ievērojami uzlabot pašsajūtu un pat palīdzēt izvairīties no nopietnām sekām. Rūpējieties par savu veselību! Sestdien, 7. decembrī Ventspils muzejs aicina uz tradicionāliem svētkiem Nikolaja dienu. Šogad Andersena pasakai Sniega karaliene tiek svinēts 180 gadi, un tāpēc Rūķu darbnīcās taps mazas veltes ar šīs pasakas motīviem. Bet, kamēr bērni darbojas darbnīcās, vecāki varēs palūkoties visapkārt. Tur šobrīd apskatāmas izcilas izstādes. Aicinām uz Ventspils muzeju. Livonijas ordeņa pilī atklāta fotoizstāde ar nosaukumu Pops muižas noslēpumi. Ekspozīcija apvieno fotogrāfu darbus, kas tapuši vasarā plenērā, kuru fotoklubs Kursa organizēja par godu savai 5 gadu jubilejai. Lai piedalītos šajā notikumā, uz Popi atbrauca fotoklubi no visas Latvijas. Muižas vēsturiskā atmosfēra un unikālās detaļas iedvesmoja fotogrāfus radīt spilgtus un dziļus attēlus, kurus tagad iespējams redzēt izstādē. Izstādes idejas autori Ilva Buntika atzina, ka vēlējās radīt ekspozīciju, kura nebūtu līdzīga nevienai citai. Es vienmēr eksperimentēju ar kaut ko jaunu. Es nevaru samierināties ar to, ka visas fotoizstādes varbūt ir kaut kāda risinājuma, bet kaut kā varbūt vienveidīgi mēs pieturamies pie fotoizstāžu tā stila. Un tad, zinot to, ka es šoreiz taisu Popas muižas tātad to nakts dzīvi, jā, tātad nakts dzīve tomēr ir kaut kāds noslēpums, kaut kādi negaidīti mirkļi, tad līdz ar to nāca doma par materiāla un izmēra, varētu teikt, dažādību. Un šoreiz, jāsaka, ir izvēlēts tāds, kas ir diezgan viegls, diezgan kustīgs un tajā pašā brīdī caurspīdīgs. Tā ir kā tā muižas nakts burvība, tas noslēpumainais. 29. jūnijas, Pēterdiena, kad norisinājās plenērs, daudziem fotogrāfiem paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šī diena ne tikai deva jaunus iespaidus, bet arī dāvāja iespēju iegūt jaunus draugus un vērtīgu pieredzi. Es atceros šo pasākumu tieši ar to, kad ir mistērija. Mūsu uzdevums bija notvert mistēriju, un man ļoti parasti uzrunā tieši dubultā ekspozīcija un ilgs laiks, ko izmanto fotogrāfijā, lai panāktu šo efektu. Un tādējādi tas bija izaicinoši un arī ļoti interesanti. Man sajūtas kopības sajūta un kopienas, tā teikt, iepazīšana no jauna, jo es esmu fotostudijas Rīga vadītāja, un mans pievienotā vērtība nokļūt šajā notikumā bija arī iepazīties ar citiem fotoklubiem un apvienībām. Pirmkārt bija ļoti daudz fotogrāfu. Tas ir bieži tā negadās, jā, kad tomēr cilvēki brauca, vēlējās satikties, kas man ļoti patika. Jo cilvēku, teiksim, tādas tikšanās vienmēr ir vērtīgas, vienmēr tu uzzini kaut ko jaunu, vienmēr tu ieklausies citos, kāds tev iedod padomu kādu, tu vari sniegt citam savu padomu, citu skatījumu, vērtējumu. Bija diezgan interesanti. Modeli mūs spīdzinām, nelaid vaļā, mēs līdz 5 pār no rīta darbojāmies.
kamēr pārējie jau daudz aizgāja gulēt. Vasaras plenērs bija nosaukts par Popes mūžas mistēriju. Fotogrāfiem tika uzdots izaicinošs uzdevums – radīt fotogrāfijas tumšajā diennakts laikā. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem savos darbos bija jāatspoguļo spoku tēma, vienlaikus saglabājot Popes mūžas atpazīstamību. Darbi, kas izstādīti Livonijas ordeņa pilī, tika atlasīti konkursa kārtībā. Šie darbi ir radošuma, iedvesmas un savstarpējas pieredzes apmaiņas rezultāts. Šī bija viena no vissarežģītākām izstādēm un vispār maniem tādiem radošiem procesiem, jo te ļoti daudz bija tehniskā risinājuma. Pirmkārt, pielāgošanās viduslaika pilī, kas arī nav vienkārši, un stāstam jābūt tādam, lai cilvēki viņu sajūtu. Un ja tas tā mums izdevās, tad izdevās tāpēc, ka strādāja milzīgi liela komanda. Viņi mums ir īstenībā ļoti maziņi, jā, bet tajā pašā brīdī mēs visi saliekot galvas kopā, tātad tomēr esam tikuši pie kaut kāda rezultāta. Izstāde Popes mūžas noslēpumi Livonijas ordeņa pilī būs apskatāma līdz 2025. gada janvara vidum. Tā jau ir piesaistījusi gan fotogrāfijas cienītājus, gan vēstures un Latvijas kultūras interesantu uzmanību. Šis notikums ir lieliski iespēja apmeklēt pili, sajust vēstures elpu un ieraudzīt pasauli talantīgu fotogrāfu acīm. Un atvadoties atgādināšu, ka Kurzemes televīzijas programmas varat skatīties gan kabeļtelevīzijā, gan kanālā RTV ik vakaru 17:30, izņemot trešdienas. Tāpat jūs varat meklēt mūsu YouTube kontā vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook. Sestdien, 7. decembrī no 12. Livonijas ordeņa pilī notiks Nikolai diena, kurā īpaši gaidīts ģimenes ar bērniem. Šogad Nikolai dienas rūģu darbnīcās taps mazas veltes pēc Andersena pasakas Sniega karaliene motīviem. Svētkos piedalīsies Liepājas Leļu teātris un Ventspils kultūras centra ansamblis Cita planēta, bet pils pavārdā varēs cept ābolus un gardas piparkūkas. Ventspils bibliotēka aicina uz tradicionālajiem ziemas grāmatas svētkiem 13. decembrī no 4 līdz 6. Ventspils galvenajā bibliotēkā darbosies svētku tirdziņš, varēs darboties radošajās darbnīcās un baudīt skaistu mūziku. Šajā tirdziņā būs grāmatu vairumtirgotāja produkcija, pasākumā piedalīsies kafijas meistars, savukārt par iespēju sagādāt saltumus svētku galdam gādās konditors Oskars no Piltenes. Nopērkot bibliotekāru veidot dāvaniņu ienākumu tiks ziedoti biedrībai Minku parks, bet mazākajiem būs iespēja veidot eglīšu rotājums un spēlēt ēnu teātri. Laipni aicinām ikvienu, kurš grib labi pavadīt laiku un sagādāt svētku dāvanas 13. decembrī uz bibliotēku. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Татьяна Саксаганская. Сегодня мы поговорим о заболевании, с которым сталкивается большое количество людей, но которое все еще остается недостаточно изученным. Вегетососудистая дистония. Такой диагноз часто ставят тем, кто жалуется на повышенную усталость, головокружение, учащенное сердцебиение и даже перепады давления. На первый взгляд эти симптомы могут показаться расплывчатыми, но за ними скрывается вполне реальная проблема. Что же это за болезнь и как с ней бороться, об этом в нашем следующем сюжете. Вегетососудистая дистония – это комплекс симптомов, которые связаны с нарушением работы вегетативной нервной системы. Она контролирует процессы, происходящие в организме автоматически. Работу сердца, кровеносных сосудов, дыхание. При вегетососудистой дистонии нервная система дает сбой, и в организме возникают странные и часто пугающие симптомы. У человека без всяких внешних факторов стресса могут появиться соматические жалобы. Например, учащенное дыхание, нарушение сердечной деятельности, учащенный пульс, повышенное давление, боль в районе сердца, в районе груди, могут быть боли в животе. Симптомы могут быть разные. Это может быть один симптом, а может быть и несколько.
По статистике, симптомы вегетососудистой дистонии встречаются у более чем 70% жителей крупных городов. Среди причин называют хронический стресс, переутомление, недостаток физической активности и даже климатические условия. Эмоционāli, психически traucējumi, tas ir ļoti Все эмоциональные и психические нарушения – это очень широкое понятие. Их описывает биопсихосоциальная модель. На это влияют биологические факторы, психологические факторы и социальная среда. Это целый комплекс. Если в какой-то из этих сфер или во всех есть сложности, могут проявляться психологические и психические нарушения. Конечно, каждая ситуация индивидуальна. У кого-то предиспозицией может быть семья, у родителей или других предков были такие нарушения, например. Еще многое зависит от психологических факторов самого человека. Какой он сам по характеру? Если один легко справляется с трудностями, он стрессоустойчив, то другой более чувствительный, ему самому сложно справиться со стрессом. В таких случаях могут появиться какие-то нарушения психического здоровья. Социальная среда тоже влияет на наше самочувствие. Если есть продолжительный хронический стресс, могут проявляться тревога, нарушение сна, плохое настроение и другие симптомы. Важно понимать, что вегетососудистая дистония не представляет смертельной опасности, но может серьезно повлиять на качество жизни человека. Поэтому стоит обратиться к врачу-специалисту, который поможет улучшить ситуацию. Если у человека хороший контакт с семейным врачом, то он может обратиться к нему, рассказать о своих проблемах, трудностях, а семейный врач уже определит, что делать дальше. Кто-то сразу идет к психиатру. Те, кто более образованы, знают, что есть такой специалист и что бояться психиатра причин нет, и лучше сразу идти к нему. Другие идут к психологу или психотерапевту. Каждый сам выбирает. Главный метод борьбы с вегетососудистой дистонией – профилактика. Врачи рекомендуют обратить внимание на образ жизни. Здоровый сон, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогут снизить проявление болезни. Надо следить за тем, что человек ест. Важно соблюдать принципы здорового питания. Конечно, важна и физическая активность. Если все это соблюдать, то шанс возникновения подобных трудностей снизится. Но даже соблюдая все, трудности могут возникнуть. Риск всегда существует. Часто люди думают так: я выпью алкоголь, успокоюсь, быстрее засну, и все будет хорошо. Но алкоголь приносит улучшение на короткое время. А если употреблять алкоголь регулярно в целях самолечения, то проблема, с которой человек столкнулся, усугубится. Одно из проявлений расстройства вегетативной нервной системы – панические атаки. Они возникают внезапно, и часто люди пугаются этого состояния, считая, что настал критический момент в их жизни. Паниkas lēkmes sākas parasti cilvēkam akūti, pēkšņi. Панические атаки возникают неожиданно. Обычно нет провоцирующих факторов, хотя не исключено, что это может быть спровоцировано стрессом. У человека могут быть при этом самые разные симптомы. Нехватка воздуха, человеку кажется, что он сейчас задохнется, что он сейчас упадет в обморок, появляется головокружение, кажется, что сейчас умру и никто меня не спасет, что я сейчас сойду с ума, учащается сердцебиение. Но паническая атака длится несколько секунд или минут. У кого-то доходит до часа. Но паническая атака всегда внезапно начинается и проходит. Скорую помощь вызывать не надо. От панической атаки никто не умер. Вегетососудистая дистония – это не просто нервы и усталость. Это реальное состояние, которое требует внимания. Но важно помнить, что правильный образ жизни и контроль над стрессом могут значительно улучшить самочувствие и даже помочь избежать серьезных последствий. Будьте внимательны к своему здоровью. В Венспилсском замке представлена необычная выставка под названием «Секреты Попинской усадьбы». Оригинальность выставки не только в том, что все фотографии создавались в темное время суток, но и в том, что они распечатаны на особом материале. Подробности в сюжете корреспондента Анны Гегер. В замке Ливонского ордена открыта фотовыставка под названием «Секреты Попинской усадьбы». Экспозиция объединяет работы фотографов, которые были созданы летом этого года в рамках пленэра, организованного фотоклубом Курса в честь его 5-летнего юбилея.
Для участия в этом событии в Попы приехали представители фотоклубов со всей Латвии. Старинная усадьба, ее атмосфера и уникальные детали вдохновили фотографов на создание ярких и глубоких образов, которые теперь можно увидеть на выставке. Автор идеи выставки Илва Бунтика рассказала, что стремилась создать нечто уникальное, экспозицию, которая выделялась бы среди всех остальных. Es vienmēr eksperimentēju ar kaut ko jaunu. Es nevaru samierināties ar to, ka visi fotoizstādes. Я всегда экспериментирую. Я не могу смириться с тем, что зачастую фотовыставки имеют похожие решения. Основываясь на том, что в этот раз наша тема «Ночная жизнь попинской усадьбы», ночь – это своего рода тайна, неожиданные моменты. Поэтому мне пришла идея, что необходимо использовать особый материал и разные форматы. В этот раз я выбрала очень легкий, воздушный, подвижный материал. В то же время этот материал прозрачный. Это подчеркивает волшебство ночной усадьбы и ее тайны. 29 июня, день, когда состоялся пленэр, надолго останется в памяти многих фотографов. Этот день подарил не только новые впечатления, но и возможность завести новых друзей и приобрести ценный опыт. Я запомнила это мероприятие именно необычным заданием – мистерия. Надо было суметь ее поймать. Мне всегда очень нравилась двойная экспозиция и долгое время, которое используют фотографы, чтобы достичь этого эффекта. Это был очень интересный вызов для меня. Мне понравилось, что в тот день было особое чувство единства и новые знакомства. Я руководитель фотостудии Рига, поэтому, попав сюда, я была заинтересована познакомиться с другими фотоклубами и объединениями. Во-первых, собралось много фотографов. Это редкое явление. Люди с удовольствием приехали и хотели встретиться. Это было здорово. Я считаю, что такие встречи всегда идут на пользу. Всегда можно узнать что-то новое. Кто-то может что-то посоветовать. Ты сам можешь дать совет другому, дать свою оценку, свое видение. Tu vari sniegt citam savu padomu, citu skatījumu, vērtējumu. Bija diezgan interesanti. Было интересно. Модель нас не отпускала спать. Мы закончили работу уже после 5 утра, хотя к этому времени многие уже давно спали. Мы довольно поздно пошли спать, около 3 ночи. Мы немного поэкспериментировали со световыми кистями. Мероприятие было довольно интересным. Часть фотографий не обработана и даже еще не отсмотрена. Но сама атмосфера была очень классной. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Венспилский замок Ливонского ордена приглашает в субботу 7 декабря в 12:00 на День Николая. В этот раз в мастерской гномов будут изготавливать небольшие подарки по мотивам сказки «Снежная королева». В празднике примут участие Лепойский кукольный театр с постановкой «Первое Рождество эльфа» и вокальный ансамбль Венспилского центра культуры «Цита Планета». В замковой печи можно будет запекать яблоки и печь пипаркукас. Венспилская библиотека приглашает на традиционный зимний праздник книги. 13 декабря с 4 до 6 вечера в главной библиотеке состоится праздничная ярмарка, где гости смогут принять участие в творческих мастерских и насладиться прекрасной музыкой. На ярмарке будет представлена продукция книготорговцев. В мероприятии также примет участие кофемастер. Сладости для праздничного стола подготовит кондитер Оскар Гутман из Пилтона. На ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы. Все средства, вырученные от продажи подарков, созданных библиотекарями, будут переданы в поддержку ассоциации Минку Паркс. Приглашаем всех провести время в уютной праздничной атмосфере и выбрать оригинальные подарки для своих близких. Sveicināti Ventspilī, sveicināti visā Latvijā, visur, kur skatās jaunāko no mūsu pilsētas. Tuvojoties Ziemassvētkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka pieauga glābējiem izsaukumu skaits. Piemēram, vienā diennaktī UGD kopumā var saņemt pat 49 izsaukumus, bet laika posmā no 4. decembra līdz 5. decembrim Ventspilī 2 negadījumi. Gan Lielajā Dzirnavu ielā, gan Pētera ielā deguši konteineri.
Nogurums, pastiprināta sirdsdarbība, galvas reiboņi un citi simptomi var kļūt par liecību veģetatīvai distonijai. Simptomi, kas radušies pie šīm saslimšanām, ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Kas tā ir par slimību un kā ar to cīnīties? Mans kolēģis sagatavotā sižetā, ko piedāvāsim kā nākamo. Veģetatīvā distonija ir simptomu komplekss, kas saistīts ar veģetatīvās nervu sistēmas darbības traucējumiem. Šī nervu sistēma kontrolē procesus, kas organismā notiek automātiski – elpošanas, asinsvadu un sirdsdarbību. Veģetatīvās distonijas ietekmē nervu sistēma nedarbojas pareizi un organismā parādās dīvaini un bieži vien biedējoši simptomi. Cilvēkam var bez kaut kāda ārēja stresa faktora parādīties somatiskas sūdzības, piemēram, pātrināta elpošana, sirdsdarbības traucējumi, pātrinās puls, paaugstinās asinsspiedes, parādās sāpes sirds rajona, krūškuvļa rajona, ja, vēdera sāpes var parādīties. Ja, tad var būt dažādi simptomi. Tas var būt viens simptoms, tas var būt tā kā vairāki simptomi. Saskaņā ar statistiku veģetatīvās distonijas simptomi sastopami vairāk nekā 70% lielo pilsētu iedzīvotāju. Starp cēloņiem min hronisku stresu, pārmērīgu nogurumu, fizisko aktivitāšu trūkumu un pat klimata apstākļus. Visi tādi emocionāli, psihiski traucējumi, tas ir ļoti tāds plašs jēdziens, tā ir biopsihosociālā modelis. Ja, to apraksta visus tos traucējumus, ja, kas skar psihi. Ja. To ietekmē gan bioloģiskie faktori, ja, gan psiholoģiskie faktori, gan sociāla vide. Tas ir tāds komplekss. Ja. Un ja kaut kāda šajā sfērā vai visas sfēras ir kaut kādas grūtības, tad var parādīties psiholoģiski, psihiski traucējumi. Protams, katra situācija ir ļoti individuāla. Ja? Kādam cilvēkam var būt kaut kāda predispozīcija, piemēram, ģimene, vecākiem bija tādi traucējumi. Ja? Protams, tas atkarīgs arī no cilvēka psiholoģiskiem faktoriem, kāds viņš ir pēc sava rakstura. Ja? Viens cilvēks kaut kādas grūtības pārvar ļoti labi, ja, viņš ir tāds izturīgs pret stresu, ja, cits cilvēks ir ļoti tāds jūtīgāks, ja, viņam ir grūtāk pašam tikt galā ar kaut kādu stresu, ja, un tāpēc var parādīties kaut kādi psihiskas veselības traucējumi. Ja. Arī sociāla vide ietekmē mūsu pašsajūtu. Ja ir ilgstošs hronisks stress, protams, rodas gan trauksme, miega traucējumi, tur nomaks garas stāvoklis, ja, un vēl kaut kādi citi simptomi. Ir svarīgi saprast, ka veģetatīvā distonija nerada nāvējošu apdraudējumu, taču tā var nopietni ietekmēt cilvēka dzīves kvalitāti. Tāpēc ir vērts vērsties pie speciālista, kurš palīdzēs uzlabot situāciju. Ja, piemēram, cilvēkam ir ļoti labs kontakts ar ģimenes ārstu, ja, protams, viņš var uzreiz atnākt pie ģimenes ārsta, pastāstīt savas problēmas, grūtības, tad tālāk ģimenes ārsts nomenedžēs, ko darīt. Ja. Citi cilvēki nāk uzreiz pie psihiatra. Tie, kuri varbūt vairāk ir izglītoti, zina, ka ir psihiatrs, ka no psihiatra nevajag baidīties, labāk uzreiz turiet. Citi iet uzreiz pie psihologa vai pie psihoterapeita. Ja? Kā kurš izvēlās? Galvenā metode, kā cīnīties pret šo slimību, ir profilakse. Ārsti iesaka pievērst uzmanību dzīvesveidam. Veselīgs miegs, mērena fiziskā slodze un pastaigas svaigā gaisā palīdz samazināt slimības izpausmes. Jāseko līdzi, ko cilvēka ēd. Veselīgs uzturs, ja, un, protams, fiziskā aktivitāte. Ja tas viss ir tādā balansē, viss ir tā kā ievērots, tad varbūtība, kā būs kaut kādas grūtības, protams, samazinās. Bet tas arī nenoliedz to, ka, ja visu to ievērojot, nebūs kaut kādas grūtības veselība. Ja, vienmēr var pastāvēt kaut kāds risks, ja, ka kaut kas var atgadīties. Bieži vien cilvēki domā, ka es izdzeršu alkoholu, es nomierināšos, ātrāk aizmigšu, viss būs labi. Ja? Bet alkohols dod tādu uzlabojumu īslaicīgu uz to momentu. Ja? Un ja lietot alkoholu regulāri, tāda veida, teiksim, tāda pašārstēšana, tas tikai padziļina cilvēkam to problēmu, ar kuru viņš sastapās. Viena no veģetatīvās nervu sistēmas traucējuma izpausmēm ir panikas lēkmes. Tās rodas pēkšņi, un cilvēki bieži vien nobīstās no šī stāvokļa, uzskatot, ka ir pienācis kritisks brīdis viņu dzīvē. Panikas lēkmes sākas parādās cilvēkam akūti, pēkšņi. Ja? Parasti nav kaut kāda provocējoša faktora,
bet citiem cilvēkiem var būt kaut kāds stresa faktors, kas provocē panikas lēkmi. Tajā brīdī cilvēkam var būt visdažādākie simptomi. Elpas trūkums, liekas, ka es tūlīt nosmakšu, liekas, ka es nogibšu, parādās galvas reiboni, liekas, ka es nomiršu, man neviens neizglābs, sajūta, ka es tūlīt sajūkšu prātā, pātrinās sirdsdarbība, pātrinās puls. Bet tā lēkme ilgs dažas sekundes, minūtes, citiem varbūt pat līdz stundai varbūt. Bet vienmēr tā lēkme, tā ir saucas panikas lēkme, ka tā ir pēkšņa lēkme un tā pariet. Tajā gadījumā ātru palīdzību nevajag saukt, jo no panikas lēkmes neviens nav nomiris. Veģetatīvā distonija nav tikai nervi un nogurums. Tas ir reāls stāvoklis, kas prasa uzmanību. Ir svarīgi atcerēties, ka pareizs dzīvesveids un stresa kontrole var ievērojami uzlabot pašsajūtu un pat palīdzēt izvairīties no nopietnām sekām. Rūpējieties par savu veselību! Sestdienas 7. decembrī Ventspils muzejs aicina uz tradicionāliem svētkiem Nikolaja dienu. Šogad Andersena pasakai Sniega karaliene tiek svinēta 180 gadi, un tāpēc Rūķu darbnīcās taps mazas veltes ar šīs pasakas motīviem. Bet, kamēr bērni darbojas darbnīcās, vecāki varēs palūkoties visapkārt. Tur šobrīd apskatāmas izcilas izstādes. Aicinām uz Ventspils muzeju. Livonijas Ordeņpilī atklāta fotoizstāde ar nosaukumu Pops muižas noslēpumi. Ekspozīcija apvieno fotogrāfu darbus, kas tapuši vasarā plenērā, kuru fotoklubs Kursa organizēja par godu savai 5 gadu jubilejai. Lai piedalītos šajā notikumā, uz Popi atbrauca fotoklubi no visas Latvijas. Muižas vēsturiskā atmosfēra un unikālās detaļas iedvesmoja fotogrāfus radīt spilgtus un dziļus attēlus, kurus tagad iespējams redzēt izstādē. Izstādes idejas autori Ilva Buntika atzina, ka vēlējās radīt ekspozīciju, kura nebūtu līdzīga nevienai citai. Es vienmēr eksperimentēju ar kaut ko jaunu. Es nevaru samierināties ar to, ka visas fotoizstādes varbūt ir kaut kāda risinājuma bet kaut kā varbūt vienveidīgi mēs pieturamies pie fotoizstāžu tā stila. Un tad, zinot to, ka es šoreiz taisu Popas muižas tātad to nakts dzīvi, tātad nakts dzīve tomēr ir kaut kāds noslēpums, kaut kādi negaidīti mirkļi, tad līdz ar to nāca doma par materiāla un izmēra, varētu teikt, dažādību. Un šoreiz, jāsaka, ir izvēlēts tāds, kas ir diezgan viegls, diezgan kustīgs un tajā pašā brīdī caurspīdīgs. Tā ir kā tā muižas nakts burvība, tas noslēpumainais. 29. jūnijas, Pēterdiena, kad norisinājās plenērs, daudziem fotogrāfiem paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šī diena ne tikai deva jaunas iespaidus, bet arī dāvāja iespēju iegūt jaunus draugus un vērtīgu pieredzi. Es atceros šo pasākumu tieši ar to, kad ir mistērija. Mūsu uzdevums bija notvērt mistēriju, un man ļoti parasti uzrunā tieši dubultā ekspozīcija un ilgs laiks, ko izmanto fotogrāfijā, lai panāktu šo efektu. Un tādējādi tas bija izaicinoši un arī ļoti interesanti. Man sajūtas kopības sajūta un kopienas, tā teikt, iepazīšana no jauna, jo es esmu fotostudijas Rīga vadītāja, un mans pievienotā vērtība nokļūt šajā notikumā bija arī iepazīties ar citiem fotoklubiem un apvienībām. Pirmkārt bija ļoti daudz fotogrāfu. Tas ir bieži tā negadās, kad tomēr cilvēki brauca, vēlējās satikties, kas man ļoti patika. Jo cilvēku, tādas tikšanās vienmēr ir vērtīgas, vienmēr tu uzzini kaut ko jaunu, vienmēr tu ieklausies citos, kāds tev iedod padomu kādu, tu vari sniegt citam savu padomu, citu skatījumu, vērtējumu. Bija diezgan interesanti. Modeli mūs spīdzināja, nelaid vaļā, mēs līdz 5 pār no rīta darbojāmies, kamēr pārējie jau daudz aizgāja gulēt. Vasaras plenērs bija nosaukts par Popas muižas mistēriju. Fotogrāfiem tika uzdots izaicinošs uzdevums – radīt fotogrāfijas tumšajā diennakts laikā. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem savos darbos bija jāatspoguļo spoku tēma, vienlaikus saglabājot Popas muižas atpazīstamību. Darbi, kas izstādīti Livonijas Ordeņpilī, tika atlasīti konkursa kārtībā. Šie darbi ir radošuma, iedvesmas un savstarpējas pieredzes apmaiņas rezultāts.
Šī bija viena no vissarežģītākām izstādēm un vispār maniem tādiem radošiem procesiem, jo te ļoti daudz bija tehniskā risinājuma. Pirmkārt, pielāgošanās viduslaiku pilī, kas arī nav vienkārši, un stāstam jābūt tādam, lai cilvēki viņu sajūtu. Un ja tas tā mums izdevās, tad izdevās tāpēc, ka strādāja milzīgi liela komanda. Viņi mums ir īstenībā ļoti maziņi, bet tajā pašā brīdī mēs visi saliekot galvas kopā, tātad tomēr esam tikuši pie kaut kāda rezultāta. Izstāde Popes muižas noslēpumi Livonijas ordeņa pilī būs apskatāma līdz 2025. gada janvara vidum. Tā jau ir piesaistījusi gan fotogrāfijas cienītājus, gan vēstures un Latvijas kultūras interesantu uzmanību. Šis notikums ir lieliski iespēja apmeklēt pili, sajust vēstures elpu un ieraudzīt pasauli talantīgu fotogrāfu acīm. Un atvadoties atgādināšu, ka Kurzemes televīzijas programmas varat skatīties gan kabeļtelevīzijā, gan kanālā RTV ik vakaru 17:30, izņemot trešdienas. Tāpat jūs varat meklēt mūsu YouTube kontā vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook. Sestdien, 7. decembrī no 12. Livonijas ordeņa pilī notiks Nikolai diena, kurā īpaši gaidīts ģimenes ar bērniem. Šogad Nikolai dienas rūģu darbnīcās taps mazas veltes pēc Andersena pasakas Sniega karaliene motīviem. Svētkos piedalīsies Liepājas Leļu teātris un Ventspils kultūras centra ansamblis Cita planēta, bet pils pavārdā varēs cept ābolus un gardas piparkūkas. Ventspils bibliotēka aicina uz tradicionālajiem ziemas grāmatas svētkiem 13. decembrī no 4 līdz 6. Ventspils galvenajā bibliotēkā darbosies svētku tirdziņš, varēs darboties radošajās darbnīcās un baudīt skaistu mūziku. Šajā tirdziņā būs grāmatu vairumtirgotāja produkcija, pasākumā piedalīsies kafijas meistars, savukārt par iespēju sagādāt saltumus svētku galdam gādās konditors Oskars no Piltenes. Nopērkot bibliotekāru veidot dāvaniņu ienākumu tiks ziedoti biedrībai Minku parks, bet mazākajiem būs iespēja veidot eglīšu rotājums un spēlēt ēnu teātri. Laipni aicinām ikvienu, kurš grib labi pavadīt laiku un sagādāt svētku dāvanas 13. decembrī uz bibliotēku.